Tauta Latvijā klausaties nākošā tēma. Paskatījos te dažādus video, YouTube uzģenerē un skaidri un gaiši var redzēt vienu, kā krieviski tas laikam ir padmiena paņaķī, latviski klausaties. Tā ir traģēdija. Atklāti, nekaunīgi un atklāti cilvēki pie kancelēm Latvijas sapulču vietās, visādos kantorīšos, ir pilnīgi uztaisījuši perversijas pret Dieva vārdu. Un tas ir: sievietei jābūt gariem matiem. Latvijas kantoros neviens tam nav sekojis līdzi, neviens nepieprasa bībelisku standartu sievieti ar gariem matiem. Tā skaitā, tāpat laikā, kur es esmu cepies no draudzes Golgātā, Dana vai Danute, ja, un paskatieties pārējās visas citas, tagad nesaukšu uz mēles nav, bet ir šī Danute krīt prātā, ko es teicu, cik man ir video, ka viņa ir džeks, nevis, ja viņai tur pāris šmotkas uzvilktu no džeka, ja, tad pēc frizūras, pēc visa, var sakot, varētu padomāt, ka viņa ir džeks, un es jau esmu uztaisījis video, kad par viņu ir pietiekoši daudz, ka džeks ar džeku ir aprecējies. Viņas vīrs ķipa ir džeks un viņa ir vīrietis. Ja? Pēc visām pazīmēm cilvēks nekaunīgi, tā ir nekaunīga ņirgāšanās un Dieva vārda izsmiešana, ja? Un Dieva šīs teoloģijas, jeb Dieva gribas, kā Dievs ir radījis, Dieva kārtības, Dieva principa, tas viss ir totālā pārkāpšana, tāpēc tā nav Kristus draudze. Kantoris, tas Golgāta nav Kristus draudze. Pēc šīm lietām kā minimums, vēl viss apkārt pārējais par to cits arī liecina. Un otrs ir tik daudz, tikko arī pat kaut kādu vienu baptistu konfesijas, es neatceros Pāvilos, tas kaut kāds, es piedodiet aizmirsu, bet atkal viens vīrietis, ja, ar mikrofonu gāja kaut šorts vai kāds video bija, kur tam ir tik gari mati kā sievietei, un es esmu arī pa kaut kādu korālis, Valters korālis vai kāds ir, un vēl ir visādi Aleksis Damme. Tauta Latvijā, tātad pilnīgi ir pēdējās dienas. Šī perversija ņem virsroku pār Dieva vārdu, pār Dieva principiem, pār Dieva teoloģiju, pār Dieva gribu, pār Dieva standartiem, par visu pasaules kārtību, kā Dievs ir iekārtojis, kā jābūt, ja? Ja tu gribi saukties un būt un sevi tiešām par īsto Jēzus Kristus draudzi, tad tu nedrīksti nevienā punktā pārkāpt. Nedrīksti nevienā punktā pārkāpt Dieva noteiktajai kārtībai, lietai, nerunājot jau tālāk, kad šis feminisms ir ienācis, ja, kad šīs sievietes ir nogriezušas īsus matus, turpina griezt, turpina tā staigāt, turpina tur krāsoties, šmaķēties un apstēties, ko darīt un kādas bikses vilkt un kādu, ko visu šito, ja, perversiju izvirtību, ka Dievs tā nav gribējis, ja. Un visa sapulču vietās uzmanība tiek pievērsta, tad viņas zīmējās tieši, netieši, bet viņas pievērš uzmanību, kas atņem uzmanību Dieva šai īstajai kalpošanai, šai misijai, šam notikumam, kam tur vajadzētu būt, ja, šīs visas cilvēku acis tiek pievilktas. Un Sātans kaut kādā veidā caur vīriešiem to ir panācis tā, ka neviens nepamāca, neviens neaizrāda, jo tas viss kaut kur ir sācies, ja, jebkurš kantorītis kaut kad sākās, ja, nodibināja savu OOO, jeb kā Latvijā sijā, tur Jelgavas Ziemassvētku draudze vai tur tāds sijā vai tāds sijā, ja. Tās nav Jēzus draudzes Latvijā. Draudze Latvijā varētu būt Jēzus draudze tā, kura nav reģistrēta valsts papīros. Tāpēc, ka Bībele nekur to nemāca, ja, un vēl vairāk pretēji mēs varam ieraudzīt, ja. Pēc Bībeles studējot, skatoties, iedziļinoties, tev nav jābūt pilnīgi nekādās attiecībās ar valsti, pilnīgi nekādās, ja. Tāpēc tauta Latvijā, tātad šīs sievietes, viss, ja šis feminisms izskatās pēc vīriešiem, un vīrieši ir garajos matos kā sievietes, un traģēdija ir tā, ka kas to kantorīti dibināja, ja, no kurienes izcēlās tas vīrietis, tas vecis, ja, un kurš sāka, ja, tas pieļāva no pirmās dienas, tad viņš bija pakļāvies,
iespējams iepriekšējā sapulču vietā, jo tāds tādu rada. Tauta Latvijā jums jāsaprot, ka tāds kantorītis tādu rada. Ja? Visi kantorīši, kuros tiek šādi visādos veidos, šīs sieviešu, vīriešu izskats un visas šīs lietas, kā es teicu, un draudžu reģistrēšana valsts kaut kādos kantoros, reģistros, tas viss tika pārkāpts pirmajā dienā, un katrs, kas nodibināja kantorīti un šādi pieņēma no pirmās dienas, tas ir antikrists, sātanists, un tā nav Jēzus draudze, jo tas viss ir pret Bībeli. Ja? Un tā kāds ieviesa, tā tas turpinās, vai 8 gadus, vai 10, vai ilgāk, kā kurš kantorītis eksistē. Ja? Tāpēc, bet vienreiz, un to uzsāka visticamāk vīrieši, tāpēc šī atbildība ir no vīriešiem, ka viņi atļāva šādi, tā ir sātana draudze. Tauta Latvijā jums jāsaprot, ka Jēzus draudzē tiek pieņemta un kultivēta, un ieviesta, un atbalstīta, un uzturēta tikai apustuļu mācība, Jēzus mācība pēc rakstiem, kur katram ir sava loma, sava vieta, kur katrs ir pareizā bībeliskā izskatā, apģērbā un visās šajās lietās. Tā kā Tauta Latvijā nākošais aspekts, kur mēs ieraugam, kad praktiski visa Latvija ir sacēlusies pret Dievu, un ja kāds man teiks, bet tur skan mūzika, tur kaut ko dara, tur piemin pat Jēzus vārdu, un tur taču šitā, un tur ir vēl daudz cilvēki, un tur taču ir atbalsts no tautas. Bībele par to visu runā, ka tā ir sātana. Šīs pazīmes rāda, ka tas ir sātana kantoris. Ja? Jo visur Bībele saka, maz izglāpsies, maz meklēs patiesību, maz ies pa šauro ceļu, maz un maz. Ja? Lūk, Tauta Latvijā, tad lielais vairums ģērbjās uzvedās kā grib, neviens neko neaizrāda, nemāca, visi tikai lēkā un gaida tiesas dienu sodu, mūžīgā uguns jūrā. Šie visi korgisti un visi pārējie Tauta Latvijā, ja nepaspēs atgriezties, ja nepaspēs šodien atgriezties, daudzi no viņiem no rīta var būt miruši. Un Bībele saka, uguns jūra.